Kādā vakarā, kad bērni ar saviem vecākiem bija pulcējušies pirms miedziņa sarunām, mazākie izteica lūgumu. Mammu, tēti, sarunājam tā, ka šajā vakarā katrs no jums mums pastāstīsiet savu pasaciņu, labi? Mamma teica, labi, tētis arī pamāja ar galvu. Tētis teica, nu tad, lai mamma saka savu sakāmo pirmā. Mamma izstāstīja pirmo pasaciņu. Viņa teica un stāstīja, kā viņai agrāk ļoti patika zīmēt. Arī šajos laikos viņa mēdz to darīt, taču ir mazāk laika, jo dzīves rūpes paņem vairāk laika. Tad, kad pasaciņa šī bija pastāstīta, tētis sāka savu sakāmo, un kā parasti, viņš stāstīja par savām makšķerēšanas gaitām. Arī šis stāsts drīz tika pastāstīts. Kad mamma sāka stāstīt otro pasaciņu no savas puses, viņa stāstīja par kādu īpašu zīmējumu, kas viņu ir uzrunājis kopš bērnības, kad viņa zīmēja zvaigznes. Viņai ļoti patika attēlot kosmosu. Viņa tajā sajuta tādu kā brīnuma sajūtu, radītāju klātbūtni. Un kamēr mamma stāstīja savu stāstu, viņai pašai uznāca miedziņš. Tajā vakarā mamma bija pirmā, kas devās čučēt. Bet bērniņi sacīja, mamma taču neizstāstīja stāstu. Tētis parādīja, kurš, es paturpināšu šo stāstu, labi? Bērni pamāja ar galvu, un tētis stāstīja tālāk. Kad es biju mazs zēns, arī man patika lūkoties augšu, pretī saulei, pretī zvaigznēm un planētām, un es domāju par to, kas to visu ir radījis. Bija vakari, un tādu bija daudz, kad es devos ārā, un sevišķi jau rudens vēlējos vakaros un ziemā. Es lūkojos augšup un vēroju zvaigznes. Atceros vēl tagad to, cik tas bija skaisti, vērot, kā parādās zvaigznītes, kā tās iemirdzās, kā tikko piedzimusi zvaigznīte, kā tāds ļoti smalks saules stariņš iemirdzās nakts tumsā. To visu vērojot, laiks apstājas. Tā ir īpaša sajūta. Es gribētu, bērni, kādā no vakariem jums šo sajūtu dot. Es un mamma to jau esam daudzkārt piedzīvojuši. Es gribu šo ne tikai jums pastāstīt, bet arī dot šo īpašo pieredzi. To, kā tas ir, kad vērojot skaistumu, to, ko radījis radītājs, sirdi pārņem prieka, laimes un brīnuma sajūta. Tā ir tāda sajūta, ko ar vārdiem grūti izteikt. Man šķiet, ka vieglāk to būs mammai reiz atkal uzzīmēt un pastāstīt jums arī savas pasaciņas turpinājumu. Tētis šo stāstīja, vārds pa vārdām, un bērniņi viens pēc otra iesnaudās. Tētis samīļoja bērniņus, arī mammīti, un klusiņām teica, es mīlu jūs, ar labu nakti jums, mani mīļie, ar labu nakti tavās mājās. Rītvakar ienāca atkal, ir padomā tapt jaunai pasaciņai, lai tā top. Ar labu nakti un uz tikšanos!